kam ir atslēgas izvīlē, es paskatījos TikToku. Un tur tieši vienai arī kolēģei kāds ierakstīs komentāru, kad tādā, teiksim, daudzumā, kā viņa lieto šos uzturu bagātinātājus, nemaz nav veselīgi, var nosēdināt aknas, kas tur rakstīts. Pirmkārt, magnesu nosēdināt ar bioloģiskām vielām, protams, ir jāzina, kas jālieto. Bet tas, ka viņu ir daudz, tas nenozīmē, ka viņi ir sliktāki. Teiksim, daudz labāk ir lietot katru vitamīnu atsevišķi nekā kompleksā. Ja? Jo vienmēr kompleksā viņi ir tādās devās pirmām kārtām. Paskatieties vienkārši kompleksais vitamīns, kas tas tāds ir, kā jūs domājat? Jūs domājat, ka vienu tabletīti dienā izdzersiet vai kapsuliņu dienā izdzersiet, un tas jūsu organisma, teiksim, tādu vajadzības apmierinās? Toties šādi atsevišķi dzerot, ja, viņus jau var miksēt. Nav jau tā, ka viņi dzer visu laiku vienu un to pašu. Ja. Pamiksē, mēnesi dzer tādus, tas ir normāli mūsu laikos. Un minerāļu visiem pietrūkst, tāpēc kad arī zeme jau ir izkačāta, jau ir plika, ja cilvēks nepiebaro, teiksim, minerālus audzējot savus dārziņus, arī tajā dārzenī nebūs šī minerāla. Tā kā minerāli ir jālieto. Tas ir labi, ja tam cilvēkam, ja viņam visa kā pietiek, ja viņam ir rezerves, ja, bet ja tās rezerves neuzturēs, tad tās rezerves sāks izsīkt. Un tad sākās jautrība. Tālūk.